klasē domājās, kura tad ir tavu mīļākā grāmata. Tas gan nebija vienkārši. Nevienam droši vienu. Un manā klasē bērni daudz reizi mainīja savus sarakstus. Vienu dienu viņi izdomāja, ka tā ir mīļākā. Nākošā dienā atnāca un teica, nē, es tomēr esmu pārdomājis. Ļoti grūti bija izvēlēties, kuras grāmatas, kur man ir saraksts bērni, kuras grāmatas ir iemīļotākās un lasītākās tādi, kādas pamatskolā. Saraksti bija gari, no visām klasēm skolotāji iesniedza jūs paši tos iemīļoto grāmatu sarakstus, un mēs te vilkām ar pirkstu līdzi, skaitījām, un šodien, tā kā es varu paziņot, ka beigās kā uzvarētājs mūsu skolā ir 7 grāmatas, jeb 5 nominētas vietas. 1., 2., 3., 4. un 5. Tūlīt jūs arī varēsiet redzēt tos rezultātus, un tad, kad televīzijā skatīsieties, manuprāt, 16. februārī mūsu lielās lasīšanas aptaujas noslēguma pasākumu, tad tur arī stāstīs par grāmatām, un varbūt, ka tad jūs arī saklausīsiet, ka kaut kāds līdzību būs ar mūsu skolniekiem par tādām grāmatām. Bet, lūk, neraugoties ne uz kādiem ne uz kādām iebildēm, ne padomiem, pirmā grāmata uzvarētāja mūsu skolā ir Grega dienas grāmata. Otro vietu dala 2 grāmatas. Viena no tām ir Kivireika Loke no izgudrotāju ziema. Un Alana Milna, Vinnijs Pūks un viņa draugi. Tā ir labi. Ja. Tātad, 3. vietā ar jūsu palīdzību ir grāmata Pipa piedzīvojumi. 4. vietu dala 2 grāmatas. Viena no tām ir Nezinītis ar visu tur nezinītis uz mēnesi un saules pilsētā ir tāds vecās rīks. Nezinītis. Un tā ir blakus var nostāties pavisam jauna, ļoti interesanta grāmata, ko atklājuši daudzi, ir Valjamsa Gangster Oma. Lai cik skolotājiem, kuri sanākos laikos ir dzīvojuši un lasījuši, lai cik tas nebūtu skumji, un te pašā reizē arī priecīgi, tomēr 5.